ir vērts mācīties Forslex. To var apvienot ar darbu, ar savu ikdienu, un zināšanu bāze ir ļoti, ļoti laba, ko šeit pasniedzēji dod. Mācību programmā un pieeja ir ļoti moderna, ļoti plaša un ļoti padziļināta, un tas ļoti forši, ļoti forši. Jā, līdz šim es biju domājis, ka dzīvokļa īpašums ir mans un es varu darīt, ko es gribu, tad pēc šī kursa apgūšanas es sapratu, ka nekā nebija. Tas viss ir tas ir kopīpašums. Un atziņa numur 1 ir tas, ka es uzskatu, ka katram dzīvokļa īpašniekam vajadzētu īsu šādu kursu iziet, lai būtu mazāk problēmas nama pārvaldīšanā kopumā. SIA Forslex namu pārvaldnieku izglītības iestāde piedāvā iegūt kvalifikāciju namu pārziņas, kas ir 4. kvalifikācijas līmenis, tiem, kuri vēlās pārvaldīt savu māju vai uzsākt karjeru namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā. Izglītības dokuments viennozīmīgi ir vajadzīgs, jo ja es eju pie iedzīvotājiem un es sev pozicionēju kā namu pārvaldnieku, viņiem ir arī jāspēj paskatīties, jā, Dārts tiešām ir nama pārvaldnieks ar dokumentu. Šī ir iespēja 7 mēnešu laikā ne tikai iegūt kvalifikāciju un valsts atzītu izglītības iestādes dokumentu, bet arī 14 mācību priekšmetos iegūt pašas nepieciešamākās prasmes un zināšanas, lai kompetenti varētu iesākt darbu šajā nozarē. Šī joma ir ļoti perspektīva, jo mājas ir jāsaglabā. Mājām visām aptuveni ir 40, 50, 60 gadi un ļoti cītīgi jāstrādā pie tā, lai saglabātu ēku labā stāvoklī, lai tā nebūtu bīstama, lai tā būtu vēl eksploatējama. Un tāpēc es aizgāju mācīties, atradu šos te kursus, ko piedāvāja Forslex, un ar lielāko prieku pieteicu sevi. Pats interesantākais bija izprast teorētiskās zināšanas un salikt to kaut kā ar prakses jautājumu savienot. Ja? Un tas, man liekas, arī ir izdevies. Ļoti apkopojot visu informāciju gan sākumā, gan nobeigumā, kad es biju apgūst visu informāciju. Tad tas radīja to saikni. Prakse, pieredze, teorija. Un ar iepriekšējā pieredze no būvniecības tas man deva tādu ļoti lielu ieguvumu. Kvalifikācija namu pārziņas dod iespēju pārvaldīt daudz dzīvokļu dzīvojamo māju, kas nozīmē, ka ir nepieciešama vesela virkne dažādu prasmju un kompetenču. Pirmkārt, tehniskas zināšanas, otrkārt, komunikācijas prasmes un treškārt, labi pārzināt normatīvos aktus, kas nozarē ļoti bieži mainās. Tāpēc šeit pārvaldnieku izglītības iestādē pie apmācības tiek nodrošināts pašas aktuālākās zināšanas un prasmes, lai šī kvalifikācija, iegūstot šo kvalifikāciju, jums būtu iespēja viņu likt lietā uzreiz. Mācību process tiek organizēts, manuprāt, ļoti labi strādājošiem, jo tu vari apvienot darbu ar mācībām. Mācības noris vakaros, kas notiek online. Ja tu nespēji pieslēgties mācībām tajā dienā, tu noteikti vari nodarbību noskatīties pēc tam, kas ir ļoti, ļoti ērti un ļoti pieņemami. Manuprāt, visi spēja apvienot šo te darbu ar šīm mācībām. Mācību process ir ļoti aizraujošs, tāpēc, ka ļoti daudz ir pasniedzēji. Katrs no pasniedzējiem stāsta kaut kādu savu personīgo pieredzi, un līdz ar to mēs varam apgūt kaut ko jaunu, tīri ar tādām praktiskām zināšanām, kas noder katrā, dzīvokļa vai nama īpašuma ikdienas kaut kādu jautājumu risināšanā. Namu pārzinim ir svarīgas 3 galvenās lietas. Tas ir zināt normatīvo bāzi, prasme komunicēt un amatniecība. Tas ir profesionālisms. Un mūsu Forslex pasniedzēji to nodrošina un jums palīdzēs iemācīties. Mēs jūs atbalstīsim, iemācīsim darboties e-studiju vidē un sniegsim vislabāko atbalstu jūsu studijām. Forslex man deva 3 labas atziņas. Nama pārvaldīšanas pamatus, kurus es nekad nebiju iedomājies, ka viņi ir tik sarežģīti. Otrs ir komunikācija ar cilvēkiem, kas ir ļoti grūta, jo cilvēki ir dažādi, viņi ir pat dažādās valodās runā. Un trešais, kas man rada jaunu iespēju, tas bija apgūt datorprasmes piespiedu kārtā, bet man tas nāca
par labu. Mācību programmas saturs ir ļoti interesants, es pat teiktu aizraujošs. Tie ir dažādi 14 mācību priekšmeti, kuri topošiem nama pārvaldītājiem ir jāapgūst. Tie ir gan priekšmeti, kas saistīti ar tehniskām prasmēm, energoefektivitāti, inženieru komunikācijām, gan arī komercaprēķina, cenu kalkulāciju un darba plānu sagatavošanu. Taču ļoti nozīmīgu daļu šajā mācību programmā ieņem kāzusi. Kas ir kāzusi? Tas ir dažādu dzīves piemēru risināšana, trenējoties, apgūt tātad normatīva akta piemērošanu praksē. Motivācija tikai palielinājusies, tā kā visdrīzāk turpināt šo mācību procesu jau augstākā līmenī, vēl augstākā līmenī. Noderīgākais, ko iegūt, zināšanu bāzi, normatīvie akti. Mācību kursi notiek tiešsaistē, 7 mēnešu garumā, katru otrdienas un ceturtdienas vakaru. Droši piesakies mājaslapā forslex.lv, kur tu atradīsi sev nepieciešamo informāciju, jo kursi tiek komplektēti katru 2. un 3. mēnesi. Nāc!